Dear viewer, the movie Nazi Hunters, Herbert Cukurs, hired by National Geographic, Discovery, History Channel and others, has unfortunately raised serious questions about the objectivity and journalistic integrity of these channels. The movie to stress and popularizes a murder-fabricated legend about Herbert Cukurs as Nazi executioner without any other evidence than loudly expressed opinions. When I offered the filmmakers cooperation and access to materials and evidence at my disposal, they declined. In my opinion, you therefore need to see our documentary created during the investigation of the murder of Herbert Cukurs and based on materials we discovered while making our film about his murder. Please watch this program in Latvian with English subtitles and contact us if you wish to assist in uncovering the true turn of events and the restoration of history and justice. Good luck. Gada marta pirmajās dienās Pasaules ziņu aģentūras pāršalca šaušalīga vēsts. Montevideo, kādā mājā atrasts slavenā lidotāja Herberta Cukura līķis. Pie ķermeņa atstāta zīmīte ar parakstu "Tie, kas neaizmirst". Dažus gadus pēc šī notikuma Izrēlā tiek izdota grāmata ar nosaukumu Rīgas bendes nāve, kuru sarakstīs viens no tiem, kurš piedalījās šajā operācijā. Cilvēks ar segvārdu Antons Kinsle. Grāmata izklāsta notikumu gaitu un šīs operācijas motivāciju. Tā kā grāmatā izklāstītā versija līdz šim nav pārbaudīta un izvērtēta, bet apgalvojums, ka Herberts Cukurs bijis kara noziedznieks, nav guvis dokumentālu apstiprinājumu. Nolēmām noskaidrot patiesību. Herberts Cukurs bija viens no izcilākajiem visu laiku pasaules lidotājiem. Līdzās Lindenbergam, Senķus Dumonam un Čkalovam pasaules aviācijas līgas biedrs. Cilvēks, kurš veicis līdz šim neatkārtotus aviācijas sasniegumus. 3 zvaigžņu ordeņa pirmās šķiras kavalieris, brīvības cīņu dalībnieks, Latvijas armijas kapteinis, aviokonstruktors, kas vēl pirms Irbīša uzbūvējis pirmo Latvijas zemplāksni. Savas dzīves pēdējos 20 gadus Herberts pavadīja Brazīlijā. Pirms mums šīs lietas izpētēji jau bija pievērsies Karls Bjoršmarks. 2006. gada 17. maijā Herberta Cukura dzimtajā pilsētā Liepājā tika sarīkota izstāde Nevainības prezumpcija. Nevainības prezumpcija. Princips, ka personu var tiesāt par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tikai tad, ja tiek pārliecinoši pierādīta šīs personas vaina. Šajā izstādē tikāmies ar toreizējo Latvijas Republikas ģenerālprokuratūras totalitāro režīmu noziegumu izmeklēšanas nodaļas virsprokuroru. Nodaļas lietvedībā ir pārbaudas materiāls saistībā ar Herberta Cukura iespējamo piesaistību kara un genocīdu noziegumu izdarīšanai. Vai mēs varam nosaukt pēc jūsu rīcībā esošiem materiāliem Herberta Cukuru par slepkavu? Nē, izmeklēšanas rīcībā nav konkrēti neapgāžami pierādījumi šobrīd. Turpat runājām arī ar Ebreju muzeja direktoru. Cukura vainas liecinieku ir pārāk daudz, lai mēs šodien varētu izlikties, tos neredzam. 1997. gadā Telavivā iznākusī grāmata ir nonākusi arī līdz mums. Tā ir izdota latviešu valodā ar redaktoru piezīmēm un vēsturnieku komentāriem. Tādi izteicieni kā personīgi atbildīgs par tūkstošiem Rīgas ebreju iznīcināšanu, bende, noziedznieks, Latvijas ebreju iznīcinātājs, grāmatas Rīgas bendes nāve lapas pusēs,
lietoti bez kāda juridiski tiesiska pamatojuma. Un šādu emocionāli apsūdzošu kategorisku apgalvojumu daudzkārtēja lietošana lasītājā rada iespaidu, ka Herberts Cukurs tiešām ir bijis bende, noziedznieks un slepkava. Tā vienlaikus nomierinot pazīstamā latviešu lidotāja un aviokonstruktora slepkavu sirdsapziņu. Vienkārši tiešām man šo stāstu pārņem, lasot toreiz radās burtiski neticība, ka kaut kas tāds ir iespējams nesenos laikos, tie faktiski mūsu laika kaut kas tik necilvēcīgs. Savulaik Sandijs Semjonovs, būdams LTV žurnālists, gribēja savām acīm ieraudzīt grāmatā iekļautās daudzās liecības, uz kurām pamatojoties, Izraēlas drošības dienests izreikinājās ar cukuru. Es varu tikt tiem materiāliem klāt, kas ir publiski. Saku, iespējams, ka kaut kas ir secret par viņu un stāv kaut kādos tur Izraēlas slepenajos arhīvos, kas to lai zina, bet tas, kas tur bija, tas bija tāds nekas. Mūsu laikos ar to pat nevarētu notiesāt mazāko PVN skolotāju. Grūti komentēt darbības, kas izdarīts ir 40 gadu atpakaļ citā valstī. Dabiski mēs runājam no tiesiskuma viedokļa. Tad jebkura slepkavība ir slepkavība. Jo nevienai personai vai personu grupai, nevienai organizācijai, valstiskai vai nevalstiskai, nav tiesības rīkot linča tiesu. Tā es varētu komentēt šo situāciju ar Herbertu Cukuru nogalināšanu. Un, protams, viņš bija apbrīnojams cilvēks, un es uzskatu, ka tik nežēlīgu nāvi, kā viņam piesprieda ebreji, kā pirmā Latvijas laikā sauc žīdi, ka tagad tas skaitās laikam lamu vārds, kad par to vispār, tas tik necilvēcīgu, tas vienkārši ir, šitā izrīkoties ar cilvēku, un tas, man liekas, tur arī būtu jābūt bijis otrai tiesai pretī, bet, diemžēl, es nezinu, kāpēc Latvijas valsts arī nav mēģinājuši šo lietu pacelt, kāpēc visi palic tā arī daudzpunktu formā. Skaidrojums par etnonīmu lietošanu Latvijā. Līdz 1940. gada vasarai latviešu valodā vārds žīdi bija normāls etnonīms. Paši latviešu žīdi sevi latviski tā dēvēja. Pēc Latvijas okupācijas 1940. gada vasarā jaunā padomju vara faktiski aizliedza šo etnonīmu. Pēc kara vārds ebreji tika pamatīgi ieviests kā vienīgais pieļaujamais. Atliek secināt, ka šī nosaukuma maiņa ir tiešas padomju okupācijas sekas. Mūsu izmeklēšanas ietvaros uzmeklējam vienu no pasaulē autoritatīvākajiem holokausta pētniekiem. Tas ir ieteicami izmeklēt, kādas liecības pastāv pret viņu un par viņu un ierakties, cik dziļi tajā jautājumā var. Kādai ne par to, ka tik daudz no viņa rīcības iztaisīts laika gaitā. Mēs atrodamies Latvijas valsts vēstures arhīvā. Šajās stelažās atrodas tūkstošiem lietu, kurās Valsts drošības komitejas virsnieki ar skrupulozu precizitāti pierakstīja visas liecības, kuras izsita no latviešu patriotiem. Vienā no tādām ar kārtas numuru 10, 939, mēs atrodam ziņas par Herberta Cukura dzīves posmu 1941. gada jūnija un jūlija mēnesī. No šīs lietas materiāliem mēs uzzinām, ka 1941. gada jūnija vidū Herberts Cukurs Bukaišu pagastā no vietējiem aizsargiem un patriotiem organizē Nacionālo partizānu vienību, kuras sastāvā ir aptuveni 30 cilvēku. Šī vienība pastāv no 1941. gada jūnija vidus līdz jūlija beigām. Ar viņu personīgo līdzdalību tiek veikti vairāki uzbrukumi no slēpņiem sarkanarmijas daļām pie Tērvetes un Žagares. Savā nepilnu 2 mēnešu pastāvēšanas laikā partizānu vienība saņem gūstā aptuveni 40 krievu kareivju, starp kuriem ir arī vairāk virsnieki. Tā kā Herberta Cukura pēdējais dzīves posms aizritēja Dienvidamerikā, Ziemassvētku laikā no Rīgas lidostas devāmies uz Sanpaulu, lai tiktos ar vecāko vēl dzīvo Cukura dzimtes pārstāvi, Gunāru, un iespējams arī ar citiem viņa ģimenes locekļiem. Nolaižamies Guerlas starptautiskajā lidostā. Kāpjam taksometrā
un cenšamies sava galamērķa adresi ieskaidrot taksistam, kurš, paldies Dievam, prot pāris vārdu angliski. Ņemot vērā to, ka taksista zināšanas par megapoli beidzas pirms Riviera Paulista sasniegšanas, no viņa mobilā tālruņa zvanām Gunāram. Viņš izskaidro, kur mums jānokļūst. Pēc aptuveni 30 minūšu brauciena apstājamies pie ēkas ar norādīto adresi – San Paulu jaunās mākslīgi izveidotās ūdenskrātuves malā. Gunārs sagaida ļoti sirsnīgi apskaudams. Un, lai gan iepriekš esam kontaktējušies tikai telefoniski, jūtos kā atbraucis pie sena drauga. Gunārs joprojām dzīvo tēva izveidotajā darbnīcā, kurā tika labotas lidmašīnas un laivu motori. Te es pārbūvēju lidmašīnas, iebūvēju motorus un tā tālāk. Šo vietu, no kurienes pavarās lielisks skats uz Herberta Cukura lidmašīnu bāzi, Antons Kuncle savā grāmatā Rīgas bendes nāve apraksta kā vietu, kurā viņš ieradās, lai ne tikai nobaudītu marinētas austeres, bet arī izdomāt veidu, kā iepazīties ar Cukura ģimeni, iegūt viņu uzticību, lai viņam pietuvotos un nogalinātu viņu. Noskaidrot notikuma detaļas, kā arī atcerēties pusgadsimtu senus notikumus, ejam pie Herberta Cukura juniora, kurš joprojām dzīvo mājā, kur savas dzīves pēdējos gadus ģimenes lokā aizvadījis slavenais latviešu lidotājs. Kaut mazliet, dažas lietas ir mazliet pārbūvētas. Atceramies, te bijām, visi sēdēja pie galda, ne? Un mazais brālis, ne? Un Rišārds, ne? Un man meita, ne? Viņš paņēma viņu uz klēpu, ne? Un tie saucu Ciju, ne? Ciju, ne? Onkoli, ne? Un mana māte speciāli uztaisīja viņam kādu uzcepienu kūku, ne? Tā tālāk, lai viņi saņemtu kā labu. 63. gadā šajā pašā Ziemassvētku dienā pie šī paša galda mēs bijām kopā manu tēvu, svinījām Ziemassvētku kopā ar Antonu Kunzlu, kas pie galda bija. Un mēs tajā dienā nevarējām iedomāties, ka tas būs mana tēva slepkava. Ir pagājuši tik daudz gadi, šodien ir pa jaunu Ziemassvētku, bet manas tēvs vairāk te nav. Izcilā aviātora dēli ar skumjām atceras viltus drauga divkosību. 1965. gada 28. janvārī Kinsle atkal devās uz San Paulu, lai uzsāktu operācijas pēdējo posmu. Viņš bija sarunājis tikšanos ar Cukuru, lai aicinātu viņu doties biznesa darījumos ārpus Brazīlijas robežām. Sveicināts, Antona kungs, te es esmu! Es izdzirdēju Cukura pazīstamo balsi. Kas tur notiek? Kamera? Tas nozīmē, ka Cukurs mani filmē, iemūžinot manu seju un manu stāvu uz 8 mm lentes. Es instinktīvi pacēlu roku, lai tas izskatītos kā sveiciens, bet patiesībā centos noslēpt no kameras dažas savas raksturīgākās pazīmes, vismaz kaut vai kailo pakausi. Brazīlijā dzīvo arī Cukura meita. Lidojam uz Rio, lai apciemotu Antinēju Doloresu Risotto. Šī baznīca ir kā lielisks piemineklis vietai, kurā 1946. gadā, ierodoties Brazīlijā, rada patvērumu Herberta Cukura ģimene, izveidojot pirmo darbnīcu Brazīlijā, kurā viņi remontēja absolūti visu, sākot no veciem automobīļiem un laivām un beidzot ar lidmašīnām. Kad notika šī drausmīga apsūdzība, 1950. gadā man bija 16 gadi, jauna meitene, sapņi kaut stumu laivas, bet es redzēju citas meitenes skaisti apģērbušies, man gribējās, bet nav svarīgi. Bet tad, kad pateica, ka man tēva tik drausmīgi apvainoja, tas bija tik drausmīga sajūta, ka tā apvainoja. Arī tad es teicu, tie dienā es gāju skolā, es teicu tēvam, es negribu iet uz skolu šodien. Viņš mums pasauc manu un Gunāru. Viņš teica, es esmu bijis zaudēts, esmu cīnījies karā, Pirmā un Otrā pasaules karā, bet no šīm asinīm manas rokas ir tīras. Bet tī pašā laikā viņš bija viens latviešu virsnieks, viens varonis, kam bija viss šitā te bija iekšā viņam.
Tas visiem sāp, viņš teica, ja man kāds ņems, es cīnīšos līdz nāvei. Man ir lepnums, ka viņš cīnījās līdz nāvei, ir 5 vīrus, lai viņi uzvarētu 5 labi trenētus jaunus puišus. Vajadzēja, lai uzvarētu 65 gadu vecu aviācijas lidotāju kapteini Herbertu Cukuru. Es esmu lepna. Tā ir varoņināta. Turpinot izsekot grāmatā aprakstītajiem notikumiem, nokļuvām Urugvajā. Mums bija 2 mērķi – atrast māju, kurā tika ievilināts un zvērīgi nogalināts Herberts Cukurs, un inspektoru, kurš izmeklēja šo lietu. Protams, ja viņš pats vēl ir starp dzīvajiem. Viss, kas mums bija – Kinsles atmiņas grāmatā Rīgas bendes nāve un daži avīžu izgriezumi ar slepkavības aprakstiem un notikuma vietas fotogrāfijām. Savu meklēšanu sākām ar viesnīcas Viktorija Plāza apmeklējumu, kur it kā pirms nozieguma esot apmeties Kinsle. Tā tiešām bija eleganta istaba pirmšķirīgā viesnīcā ar burvīgu skatu uz pilsētu un apkārtni. Tā Antons Kunsle savā slepkavības aprakstā ar nosaukumu Rīgas bendes nāve attēlo viesnīcu Viktorija Plāza, kas atrodas pašā Montevideo centrā un no kuras jumta var redzēt arī ostu ar reidu, kurā atradās Izraēlas kuģis Hairimon, ar kuru iespējams Cukurs bija jānogādā Izraēlā. Mēs zinājām tikai inspektoru, kurš izmeklēja šo lietu, uzvārdu. Cerējām viņu atrast, izmantojot telefonu grāmatu. Velti. Izrādās Urugvajā Otero ir nemazāk kā Latvijā Ozoliņu. Bez tam policistu un ekspolicistu adreses. Visā pasaulē ir noslēpums. Zinot, ka māja, kurā noticis noziegums, atrodas Karasko rajonā, nolēmām doties turp. Kad taksometra vadītājiem izskaidrojām savu mērķi, viņš mūs noturēja par jukušiem. Jo Karasko ir milzīgs privātmāja rajons, kur mūsu meklētāji mājai līdzīgu ir tūkstošiem. Miramāra parks ir tur pie Las Amerikas. Jā, labi, bet viņš meklē Karasko parku, tāpēc, ka tas ir mainīts. Jā, protams, mainīts ir viss. Pārsteidzoši, cik ļoti avantūristu gars reizēm tiek atalgots ar nejaušu veiksmi. Iztaujājām vietējo policistu, rādot viņam 1965. gada fotogrāfiju. Šeit jāatzīmē, ka tradīcijas ģimenē spēlē lielu lomu. Vietējais policists jau izbalējušā avīžu izgriezumā atpazina savu tēvu policistu. Tā mēs pavisam laimīgā kārtā uzzinājām ne tikai to, ka izmeklētājs Alejandro Otero ir dzīvs, bet arī ieguvām viņa tālruņa numuru. ¿Qué te parece, Cholito? Te quiero mucho. Muchas gracias. Bez tam tikām arī pie gida, kurš mūs aizveda līdz meklētājai mājai. Mēs atrodamies vietā, kur no dzīves šķīrās Herberts Cukurs. 1965. gada 23. februārī Mossad rīkotajā akcijā viņu nogalināja. Tikai pavisam nesen šeit sāk dzīvot cilvēki. Ilgus gadus desmitus šī māja stāvēja tukša. Otero ir pārsteigts, jo nesot gaidījis, ka tāds brīdis pienākšot. Tā esot bijusi viena no vissvarīgākajām izmeklēšanām, ko viņš savā profesionālajā dzīvē veicis. Pēc 48 izmeklēšanas stundām es jau biju pilnīgi identificējis, kādi cilvēki bija darbojušies noziegumā, kas bija mirušais, kādi bija motīvi, kas bija notikuši, lai izraisītu lietu, kuru mēs izmeklējām. Par to es jau kādā brīdī biju saņēmis informāciju, ka kaut kur šajā zonā, kur šobrīd atrodamies, bija mirušais, kas bijis kara noziedznieks. Otero piekrita uz vietas restaurēt 1965. gada 23. februāra notikumus. Sitienu pēdas, ko viņš bija saņēmis pa galvu, bija redzamas uz griestiem, un tas viss šeit bija pilns ar asins straipiem, un šeit viss bija pilns ar tārpiem. Asinis un tārpi, asinis un tārpi. Turklāt šeit bija pistoles daļa, ar kuru viņam sita pa galvu, un viņa smadzeņu gabalu. Šeit smadzeņu daļiņas pielipušas pie griestiem. Atvērt šīs durvis, neko sliktu nenojausdams, Herberts Cukurs iegāja pilnīgā tumsā, kur viņam uzmetās 4 labi trenēti žīdu teroristi, un aiz viņiem sekoja arī Antons Kunsle. Nespēdam tik galā ar Cukuru, viņi sāka viņu sist ar āmuru. Herberts Cukura galvaskauls bija pilnīgi sadragāts. Taču arī tas viņu nesalauza, un līdz pēdējiem elpas vilcienam Herberts Cukurs cīnījās kā vīrs un varonis. Beigās teroristiem nekas neatlika, kā
ielaist Herberta Cukura galvā 2 lodes. Tieši šī vietā no dzīves šķīrās viens no izcilākajiem latviešiem. Mūsu 4 dienu centieni pietuvoties vēsturiskajai patiesībai Herberta Cukura lietā ir vainagojušies ar jaunām emocijām un faktiem. Atgriežamies Rīgā, lai dalītos savos iespaidos un uzmeklētu nākamo pavedienu. Ezergails ieteica tikties ar vienīgo dzīvo liecinieku, kura liecība ir izmantota apsūdzībai pret cukuru, ar Abrahamu Šapīro. Izstādes veidotājs Bjoršmarks jau bija noskaidrojis, ka Šapīro ir mainījis identitāti. Šodien viņš esot izcils mūziķis un dzīvojot Lasvegasā. Teju vai pēdējais liecinieks ir liela mēroga zvaigzne, bet galvenais viņš ir un ir dzīvs. Braukt uz Ameriku intervēt Šapīro šajā jautājumā mums likās ļoti pārgalvīgi un bīstami. Baidījāmies, ka viņš varētu mums atteikt un negatīvi izturēties pret žurnālistiem, kas interesējas par cilvēku, kuram viņš ar savu liecību ir piespriedis nāves sodu. Lai arī pārdroši, mēs nolēmām riskēt, uzmeklējot un nopratinot Šapīro. Labi apzinājāmies, ka ja šis cilvēks pasūdzēsies policijai par kaut kādu neakreditētu žurnālistu uzmācību, mūs izraidīs no Amerikas, un mēs varēsim aizmirst par iespēju vēl kādreiz atgriezties šajā valstī. Zinot mūsu liecinieka jauno identitāti un bijušo darba vietu, devāmies meklēt. Iestādījuma laipnā administratore iedeva mums bijušā Krogas muzikanta tālruņa numuru. Tā kā mērķis bija vitāli svarīgs patiesības noskaidrošanai, rīkojāmies ārkārtīgi piesardzīgi. Mēģinājām Šapīro sazvanīt, izmantojot Skype. Nesekmīgi. Bijām pārliecināti, ka Abrahams var apdraudēt mūsu plānus un darbības Amerikā. Izmēģinājām telefona automātu. Nesekmīgi. Beidzot, pēc vairākārtējiem centieniem mums izdodas. Aicinot Abrahamu uz tikšanos, esmu tiešs un atklāts. My name is Roberts Klimovic. I am from Riga. We're coming to Las Vegas to talk with you if it's possible. Yes, I am from Latvia. Uz jautājumu, vai cukurs šāva žīdus, saņemu konkrētu atbildi. Protams, ka šāva. Jautāju, kāpēc viņš par to ir tik drošs? Šapīro atbildi mūs pārsteidz. Mosads viņu nenogalināja, tāpēc, ka viņš bija labs zēns. Mosads zināja, ko viņi dara. Es metos iestarpināt, ka Mossad cukuru nogalināja balstoties uz Šapīro liecībām, kuras ir minētas arī grāmatā. Viņi to nedarīja manas liecības dēļ. Mossad to saka grāmatā, tāpēc, ka es tā liecināju. Mūsu paranoītiskās bailes izgaist kā nebijušas. Esam šokēti par mūsu sarunas un līdz ar to arī visas cukura lietas pavērsienu. Savā Lasvegasas slepenajā ekspedīcijā esam noskaidrojuši, ka Abrahams šādu liecību nekad nav devis. Šo liecību esot pierakstījusi Vācijā atbrīvoto ebreju organizācijas juridiskā nodaļa. Arī 2 citas apsūdzības liecības it kā ir pierakstījusi šī pati organizācija. Kas ir šī organizācija? Mums neizdevās noskaidrot. Nav arī zināms, vai šāda organizācija vispār ir eksistējusi. Un Šapīro teiktais liek apšaubīt visu ar šo organizāciju saistīto lietu autentiskumu. Holokausta eksperts profesors Andrievs Ezergailis 2006. gadā raksta: filmu taisītāju nopelns ir bijis pārmainīt jautājumu no cik ebreju cukurs nošāva uz vai viņš nošāva jebvienu ebreju, kas pamatā izriet no demokrātisko sistēmu nevainības prezumpcijas. Par to, ka cukurs darbojās ārāja komandā kā garāžas pārzinis, nav noliedzams. Cukura dzīves grāmatā arī būtu jāieraksta, ka viņš palīdzēja vismaz 3 Latvijas ebrejiem pārdzīvot holokaustu, kas masādnieku sarakstītajā grāmatā par cukuru bija izlaists. Cilvēks, kas viņu ir personīgi izglābs. Izglāb, nozīmē izglābt. Ne tikai no bedres atrāvnos, bet taču baroja un slēpa. Ja se visu 42, 43 un pusi 44. gadu un izved no Latvijas.
Es visus glābējus jau neizlieku visus, bet redziet, tajos monitoros šeit būs viss, kura mums ir glābēji iekšā, visas fotogrāfijas. Savelkot galus kopā jāsaka, ka liecības pret cukuru ir bijušas tik pārspīlētas, bieži pat absurdas. Kapitalistiskajā pasaulē valda citi likumi. Uz San Paulo aizbēdzis SD šāvēju komandas kapteinis Herberts Cukurs. Kad brazīliešu prese par viņu rakstīja 32,000 cilvēku slepkava no Rīgas, noziedznieks vietējā žandarmērijā izlūdzāts miesas sargus, trietā esot vieglāk drebēt. Lai atrastu patiesību par šo cilvēku, iztauja būtu jāsāk no 0 punkta. Ko, kā liekas, enerģiskie filmu darītāji arī dara. Tā Andrievs Ezergailis. Bet mēs filmas C un leģendu mednieku autori esam šo iztauju no 0 punkta uzsākuši. Lai pēc iespējas drīzāk maksimāli pietuvinātos patiesībai par nežēlistībā kritušā Herberta Cukura dzīves gājumu un viņam piedāvātajiem varoņdarbiem.